Ladies, finish off. Čau, Edi, kur esi? Ārā no mājām uz turien, kur mēs sapatikāmies. Pašā sākumā? Jā. 5 gadi jau būs kā, tā, skaita, regulāri. Алло, нажмите циферку 1, если вам нужен героин. Сейчас Сережка приедет. Так, наличка сегодня может Я быть... не знаю, Сережа приедет. Давай. Vajadzījums bišķi agrāk, 10 minūtes, to как раз, kad vēdām, bet kad visu dolbjām. Viss jau beidzāt, jā? Nu, šobrīd jā, tagad mēs pēc kaifa brauksim. Uz kurienes brauksim? Pēc kaifa. Что, она не поднимает? Es spēju darīt to, ko es gribu. Koncentrēties vienalga. Ja es sagribu, es spēju izdomāt visu, ko es gribu. Tad momentā sakoncentrēties. Pārgāja tāda lieta kā slinkums. Tas man tieši prikoloja. Bet man tādā laikā bija sports vēl, jā. Ar ko tu nodarbojies? Ar vieglatlētiku. Tieši ar skriešanu vidējām distancēm. Es biju dahuja reizes redzējis, kā to dara citi, jā. Tāpēc, ka mums rajonā pārstrādā tikai visi duri, jā. Ļoti retais, kurš šņauc. Sākumā vispār mums vispār visiem patikās tūsēties, jā, iedzert meitenes, tur diskotēks, bāri, jā, un tā tālāk. Там visam vajag naudu. Не katram viņi ir. А зачем так ближе? Давай так, пошли так. Чего, jūs laikam ne? Подожди это. Пойдь. Нельзя спешить. Может показаться, что это амфетамин, но это всего лишь иллюзия. Это героин представляется. Jā, prām maldies. Vienkārši, kā, mums te tālāk vajag mocīties. Медведь бай. Viss esmu gatavs. Ar te nožu. Ņematam iekšā. Kāpēc atdot jānolauž? Tāpēc, ka, pieņemsim, viņam nav citas, jā. Es strādāju dialogā. Viņš ar savādākām, kurām nemainās gali. Man ir daudz tāds, kam mainās gali, jā. Un es katru reizi jaunu. Un, pieņemsim, citi nenolaužādāt, nomet kaut kur, jā, un slimo ar kaut ko. Kad cilvēkam ir slikti, viņš paņems to pašu. Как бы... Mazliet pieredze, jā. Tur kādam vienkārši vajag iedurties, bet viņam nav švirces, jā, un viņš paņems jebkādu. Jā. Un es
Pat ja viņš tur izmazgā svārīta ūdeni, nav garantēts, ka viņš opā. Asinsspiediens pārāk strauji. Pat balss nosētās. Kaut kā kautrējos nedaudz, bet tagad jau pavēlu. Izpanikas negrātā, atrofēšos. Es neguļu, es pazaudēju mirkli. Vai, Ēdīs, kas ar tevi notika? Tā ir normāli. Viņu ir просто labi. Ko ir naču? Ļoti labi. Ну, дышит? Видишь? Да. Эй! Ну, поговори с Эдик, kas tev ir? Смотри на меня, смотри на меня. Сколько видишь пальцев? Jā. Давай, все. Скоро начнем пускать, чтобы нормально было. Мне все, ну сбрать нужно стоять. Я бы забыл, что меня не шли скрывать. Это ну сбрать. Здесь не будет вот так. 150 поделить на 4. Примерно сколько у нас получается? 25 плюс 54. Эдис, блядь, заебал. Ты заебал спать, уже 4 часа ты тут спишь. Давай, вставай. Это я, твой друг. Эдис. 10 минут просто начал гусени. А в сандале в чеках. В подъезде. Сейчас это скажу. В котором я вчера. Ой, пап, есть 64 сантиметра. Да, будет. Пойдем до заправки вон тут. Шито, стой нахуй. Фигуры. Давай. Давай. Под ручку. Ставь. Давай, один. Пусть, нагреби обману, простой громкий. Čau, Edī. Nu, kāda vieta? Nормально. Ну, светло есть, конечно.
kā vispār notikās? Es iehojos un tālāk... Un viss to aizmīgi. Jā, jūs aizgājāt bateriju un tādī brīdī man kaut kādi divi, bet toļi operi, toļi kas savāca. Un viņiem tikai bija viens jautājums. Spēsi, līdz transportam un no transporta līdz mājām? Jā, pilnīgi noteikti, vai ne? Man bija tikai viena atbilde. Ja nē, tad brauksim pāris pieturas tālāk līdz Šķirotavai, līdz mūsu kantorim. Jā. Es tā, saprotu, ka tie ir operi. Bļā. Mati nedod Dievs, bļā, papāc tādos stāvokļos. Cikos vispār atjēdzies? Es? Viņš tādā ziņā, jo es daudz neiehoju arī. Pusotras 2 stundas. Tu nakti vispār gulēji? Nē, es neesmu gulējis vispār. Tu jau dienas neesi gulējis? 3 dienas. Kas tev tajā brīdī vispār notiek, ka tu biji atslēdzies, gulēji? Kas tev tajā brīdī notiek? Kas kaut kas rādās? Akojanā eiforija prātā ir. Man ir tik labi, ka man ir vienkārši labi. Jā, kas tev tur vienkārši kaut kur aizlidojas, kaut ko redzi vispār vai kas tev? Tu varētu salīdzināt, zini kā? Tad, kad tu esi pēc smaga darba pārstrādājies, jā? Apsēdies krēslā, izslēdz ceļu un tikko sāc smigt ciet, jā? Tas patīkams nogurums, jā? Tieši tas patīkamais. Tikai tik ļoti izteikti stiprs, jā, un ilgstošs, jā, ka nevar aprakstīt, teiksim tā. Šodien tu nedomā braukt narkotisko, tu runāji? Domāju. Es domāju paņemt, es vienkārši gribēju vispār šodien miksli paņemt. Kas ir miks? Tas ir pusgramu vitamīnu un šitas tā čeku, bet heroīnu. Ko tu to paņems un tāds brauks narkotisko? Un ko, ne? Mēs varam sarunāt tā, ka es visu paņemu un tā tālāk izdaros, uzzvanu jums. Un tad, lai jums nav tur, jo es jau nezinu, kā jums ar tiem līdzekļiem, tur braukāšana, benzīns. Tas tā, es to tajā, bet, ja notiksies tā kā vakar ar tevī? Nebūs, tāpēc, ka es, neņemšu tādā vietā, kur tas ķīmiskais. Jo, cilvēki jau tikko ņēma, jā, tā kā es zinu, ka tur normāls. Tiešām gribas ātrāk, pēc iespējas, Tieši balts heroīns, ķīmisks, vai ne? Un viņš ir tik stiprs, jā, ka tu, pilnīgi, visi, kā saka, atjižējot. Bet mums vispār likā? Pārdozēšanas noteikti, nepārtraukti. Un te pāris sliedēm, tas džekiņš, kas vakar ar mani bija, jā? Viņš pāris sliedēm, tu patās, es pusotru stundu viņu kačāju. Un tā, ja tā turpina lietot, tā es neredzu savu nākotni. Bet tu atmest gribās? Jā, tā pēc ietuma ir parādījusies vēlme, vismaz, mēģināt. Šajā vispār pa ko tu cietumā tev tā sanāca nokļūt? Principā par to, ka es neatzīmējos. Tev vajadzēja atzīmēties? Jā, 3 reizes nedēļā atzīmēties, policijas uzraudzību. К самому входу я увижу тебя. Versis 4 epizodes kabeļzādzība un kaut kāds 5 reizes laikam narkotiku lietošana gada laikā. Tev vēl būs kaut kāda tiesa vai kas? 8. janvārī. Mašīnā nevar pīpēt, jā? Nē, diemžēl nevar. Mēs varam izkāpt ārā. Varam. Davai izkāpsim lokā. Tu 18 gados sāki durties, jā? Jā. Un cik tev tagad gadi ir? 6 dienas pirms dzimšanas dienas sāku.
Un vienu dienu pēc dzimšanas dienas beidz nedēļu no vietas, es 5 gramus vienkārši viens pats dzīvoklī jūdzos. Pa sienām rāpoju, pujerī ārā izlīja tikai līdz veikalam, sapirkos kaut kāds prikols, tur nezinu, cigaretes, saldumus, pāris, tur atpakaļ. Cik tev tagad gadi ir? Tagad 23, tuvipaliks 24. Nu, un kāds šodien 24 gadus sagaidīs savus? Kādu plānot? Man mazākās nojausmas. Sports pamet pēc pilnībā, pēc mātes nāves. Kāpēc tā pamet sportu tieši? Tas bija tavs? Pazuda, vienkārši pazuda dzīves jēga, interese, jebko darīt. Bet jau to priekš sevis darīja, nevis priekš mātes. Jā, es saprotu. Bet man pazuda vispār vēlme kaut ko darīt. Un man kaut kādā veidā kaut kas piedāvāja narkotikas. Un lietojot narkotikas, jā, man rada, nu kā, es pilnīgi kā dārzinis mēnešiem mājās gulēju, vispār neko nedarīju. Tu pa televizoru skatījos, jā, kaut ko tur, zinu, tur vecāmāko pasauc, jā, tur izdaru, jā, tur, nu tā, elementāri, nu tādas lietas, jā. Ne ar draugiem tikos, neko, jā. Nu tur kāds, tur, zinu, tur bēris, vēl kaut kas, jā, nu tur. Tiklīdz sāku lietot amfetamīnu, jā, man radās vēlme kaut ko darīt, kaut kur ņemties. Tēvam ir sava sieva, 2 bērni, jā, nu, viņš arī nevar par visu parūpēties, nu, cepur nost, nu, vismaz, nu, visu mūžu, jā, viņš man ir atzinis, man ir viņa uzvārds, jā. Un visu mūžu viņš vienmēr ir devis naudu, jā, tur, kā saka, nu, cik varējis, tik palīdzējis. Viņš arī nav miljonārs. Пойду в строк вперед. Подожди, ну. Бля, мне холодно. Я вот в подъезде буду здесь. Сам Ejam uz подъезду. Алло, нажмите циферку 1, если вам нужен героин. Я вообще как для тебя подождать в подъезд хотел зайти, а не, блядь, ну... Огонь только, блядь, на... Ну, короче, а сколько ты хочешь, блядь, вот, блядь, с 1,5, блядь, чтобы я раскрывал? Ну, чек, мне похотели. Да какой, блядь, я, блядь, ты сколько колотов съел, блядь, опять? Я? Я не знаю. Завтра мы выберем еще 60 клопов, и, бля, еще, еще 60 тормодол. И все, я беру только тормодол, не беру клопы. Ну, это так. Лопак, 4. Ага. А у меня еще есть 5 этих желтых таблеточек, которые, ну, хуй знает какие. Что это такое клопы вообще? Клопы это клоназепам. Их выписывают бабушкам, чтобы они лучше спали. Но молодым пацанам почему-то не спит. Берем 1,5, делаем на 7, тебе 2, мне 5. Согласен? Да, нет. Блядь, а вот ты слышал когда-нибудь, чтобы я сказал, ну типа, нет, давай делаем на 6, тебе 2, мне 4. Все, согласен, поехали. Неужели, блядь? Нет, куртку тогда еще твою. А у меня я еще одну нашел, белую, пиздатую, новую. А, я видел, да. Поехали за героином. Все, пизда, блядь, это срок. Везде. На самом деле, если ты чуть-чуть поставил, мне шею. Так, закрой твое лицо, все. Закрой свое лицо. У меня 2 телефона разрываются. Кури в машине, нельзя курить. Да, давай, вот как раз ты выкидывай, а то у тебя вот это курим начинает. Пятнашка, давай там прикол сделаем. А веревка, помнишь, как была? Ну, такой дебил, что мы это Так, история, paņemsim un tad laižu pie manis. Un tad tur jau tālāk jāturis. Man vajag etalona, man jābrauc pie šitā te narkologa. Ну да, мы едем сейчас туда. Nu, jā, daļu dabūju, bet man tā viss nauda aizies, nu, ceļam un ēšanai. Ēst man neko nevajag pirkt no tavas puses, to es pats nopirkšu. на машине, да?
Сейчас подъеду прям туда, пятнашка. Давай, как буду там, gudanu. Braukšu, es drīz būšu mājās, jā. Pārģērbšos un tad braukšu uz Tvaiku ielu pie narkologa. О, да, пора уже. Я бы тоже бы съездил. Тут налево, да, сразу этот поворот будет? Я покажу, куда дальше. Tālāk. Ну вот. Tiek melots. Это Vecākiem, vecvecākiem. Короче, Lai, nu, а давай встань на стоянку тут около... А, нет, прямо есть. Блядь, потом... šis te, kamēr viņš filmē, reku, no šejienes izlasa, pasies bildes. А, так и Бетховена даем только. Ой, ёханый. Tātad 15 gadi un 7 mēneši. Jā. Un tas Valmierā, un viss stadions piecēlās no ovācijām kājās tikai tāpēc, ka es skrēju, ja, nu, tas bija tieši pusotrs kilometrs. Tas sanāk gandrīz 4 apļi stadionā, ja. Nu, es skrēju, nu, pamazām atpalika, un pēdējā aplī es domāju, joptoju, man tik jāvīnē kā parasti. Un es 100 metru laikā paņēmu un 16 cilvēks vienkārši apzina. Un vienkārši viss stadions piecēlās kājās, vienkārši ovācijas. Tādas atmiņas ar vienu priekšvārdu nevar salīdzināt. Nākamā pietura – tirdzniecības centrs. Labdien, vai Edī, varētu uzēt? Čau. Tur ir. Pūciņš. Čau. Labdien. Edi, Kā jums labi iet? kā labi iet tev, prās? Man ir? Kā tev labi iet? Kā iet? Kā var iet? Kā var iet? Tad ir šitāds. Un kā tu jūties šeit? Labi. Tagad jau labi. A tu kaut ko lietoji jau? Jā. Nopietni? Jā. Ko lietoji? Vitamīnu. Bez tā es nebūtu varējis piecelties un sākt vispār sataisīties. Pāris minūtes. Pēdīšu. Tev pēdīšu kafiju. Tagad šoreiz tā mazāk sanāk. Kādreiz man bija, viens barīga, jā, kas pārdeva, jā. Un tad viņš daudz deva. Un tas ir apmēram, tā. Tas ir kaut kur 2 nedēļu laikā no cilvēkiem 4. Pilnais un kā tu atkopies? Negribēs? Es pat nezinu, ko atbildēt. Nevarēju saņemties pat domāt par to, lai tomēr tik tiešām gribējās gribēt. Tad tagad tomēr gribās. Bet kas ir traucē?
Saņemšanās spēks kaut kāds, kā pasaka. Ikdienā kontaktēju pārsvarā tikai tādu lielākoties. Nu, posot no dialoga, jā, un jūs. Nebija laika, jā, bet nebija vēlmes, jā. Bija kaut kas cits prātā? Jā, ātrāk aiziet. Bet, nu, šis vajadzēja samainīt fiksi. Nē, man pat nebija ko mainīt, viņi tāpatās iedeva, jā. Nu, un iedeva, tieši tādu šādu bukletiņu. Tas pats pirmais. Jā. Tas viņu, Nu, es pēc tam kaut ko padomāju, ka jāizbrauc jāpārbaudās, tik tiešām, jā. Aizbraucu, izrādījās, ir heptīts C. Visriebīgākais no visiem, jā. Tāpēc, ka viņu nevar pret AB heptītu man ir kombinētā, nu, vakcīna, jā. Nu, ar HIV tu nekad nebija kopā ne ar vienu dūries. Un vispār līdz viņiem, jā, nebija īpaši, neaizdomājos, jā, lai ņemt no kāda cita, jā. Nu, kad nevar ņemt no citiem, jā. Un tā. Bet kā tu tad dabūji sanāk to heptītu? No kāda, kam bija. Paņēmu šļirts. Tu ņēmi šļirts? Jā. Bet vai tu to nezināji, ka nevar? Nu, bet izmazgāju, kā saka, ar ūdeni. Nu, domāju, kas tur? Šobrīd, piemēram, pateicoties vitamīniem, jā, turos. Nu, man tas arī nodzen, jā, nost. Tā kaut kā. Uz kuras gultas guli? Tā. Kāpēc te? Kāpēc ne šitajā? Ciet, nepatīk. No 9. Vēl 10. Vajag, lai divreiz vairāk kā Edgars. Valas. Vismaz tik daudz vēl varu. Viņš ir ēr. Šodien beidzās termiņš. Kāds termiņš? Nē, beidzies. Tev nav jums nav ziltiņu kādam? Nē. Ieslēgumi. Tev nav 20 centīm atsūtīt kredītu? Помнишь, сколько ты хотела лопату саперскую? Ну, типа там, которая складывается. Как в крауте? А как, для каких целей ты хочешь, чтобы, типа... Убирать. И вообще, как бы... Nē, brauc! Nē, uz troļu! Kā? Kur labāk? Maiz pa šejieni? Mums kaut kāda nauda vēl palika. Ko tu vēlējies? Šokolādi. Gogoļa iela. No kā tu pirmo reizi pamēģināji heroīnu? Bija tā, ka man bija zapļoti baigi slikti, jā.
Un kaut kas pie manis ienāca, jā, paprasīt karotu un ūdeni, jā. Nu, uztaisīt heroīnu. Un man atstāja tur kaut kādu, nezinu, nu, ļoti, vispār drusciņ, jā. Jo, nu, pašā sākumā tev vispār necik tikpat kā nevajag, jā. Tu vari bez maz vai latīti, jā, uz karotas, jā, nu, to atlikumu viņu vēlreiz, nu, kā saka, izmazgāt, jā. Un tev jau šķiriņi, nu, nevis nerunājot pa normālu ikdienas devu, jā, to, nu, pušķeku, jā, tā saucamā. Nu, tā nebija baili pavieni, kas viss? Nu, es paņēmu un sajaucu to visu un sapratu, wow. Forši. Man, nu, man noņēma no zapļotiem, jā, man palika labi. Kas ir zapļoti? Zapļoti, jā, tas ir, lai jūs saprastu, varētu salīdzināt tas pats, kas alkoholiķim pohas. Ļoti reti, kad ir tik slikti, kad man obligāti vajag samucīt, nu, vēl un tālāk un atkal un vēl un visu laiku, jā. Es visu laiku cenšos turēt tā, lai es varētu jebkuru dienu izturēt bez, ja man ir nepieciešamība kaut kādas darīšanas darīt, jā. Nu, ikdienas normāls kaut kāds, lai man nebūtu jādomā par to. Es tā rēķināju apmēram, nu, 3/4 čeka, nu, viņi man atstāja. Un priekš manis, jā, priekš otrās reizes, tas bija, es, nu, kā saka, iesrecējos, un pēc tam mani uz 2 diennaktīm uzreiz, nu, kā saka, atslēdzos, nogulēju no vietas 2 diennaktis. Vienkārši tādā laikā man organisms bija diezgan stiprs, jā. Ja tas tā nebūtu bijis, jā, es būtu, nu, vienkārši, kā saka, būtu bijusi pārdozēšana. Nu, principā tā arī bija pārdozēšana, jā, bet, nu, organisms viņu izcīnīja vienkārši atguļot 2 diennaktis no vietas. Paldies. Tā, mēs varbūt varam aiziet tēju uzcienāties, jo es gribu sagaidīt masu, man pie reizes vajag samainīt. Tu pati? Jā. Tu abīts sociālais darbinieks. Droši, jā? Un, jā, samainīt un, jā, pārbaudīties arī. Nu, nē, es vēl sanāk jau cik. Nu, jā. Labi, par tapu. Minūtes 15 būs. Jā, iet, iedzeriet tēju. Nu, par Edi, jā, tas ir, kā es teicu, mans saldsērīgais noskaņojums, tāds vēl joprojām cerot un ļoti, ļoti domājot, ka tas tomēr notiksies, ka viņš atnāks vienu dienu šeit pie durvīm un pateiks man, Drut, viss, es beidzu palīdzi, jo mēs esam runājuši. Un man arī ļoti, ļoti paņēma tas, ka viņš ir tik tālu aizgājis un tādi panākumi bijuši sportā un arī man dēls sporto, un tāpēc man tas tā liekas saprotami, un tanī pašā laikā man liekas, nu, sportistiem dzīvē ir jāveicās un jāprot sevi saņemt rokā, un tā kā es redzu Edī, tad man vienalga naivi gribās domāt, ka viņš atmetīs kaut kad, jā, mēs esam runājuši, viņš ir stāstījis par savējo dzīvi, un tāpēc varbūt man tā naivā gribēšana tā ļoti palīdzēt kaut ko viņam, bet es arī saprotu, ka es nevaru palīdzēt un es nepalīdzēšu ne ar ko viņam līdz tam brīdim, kamēr viņš pats nebūs tik tālu, ka viņš ir gatavs to pārstāt un beigt. Tā, C hepatīts man ir. Es gribu pret jā, AB man ir kompote. Nevar būt, nav. Я? Да. Вот это все, что вот сдается. Вот. Да? Если можно, это вот еще. За какой период это? Ну, вот это вся. еще один у меня. Да, вот сколько, за какой период? Ну, наверное, месяца 2. Месяца 2, офигеть. Это все, это уличный ром.
No, papildinām vēl ar 300. Tālūk. Nu, ņemam jaunas. Un stulbenis nedadomājos, bet es zināju, ka no otras puses nedrīkst straut ārā, jo tas pievada pie visa, nu, pats resnākais un biezākais kabelis, ja? Jā. Un tiklīdz es to izraugu, visur gaismu izdis. Lēcu trāpīja, bet nekas nopietns. Cik nekādu tādu ideju nav. Iesim, pavāksim metālu. Mums ir jānokļūst garām mentiem tur, aiz Maksimas. Ar Mirānīšu jau. Es ātri aizskriešu, apstīšos, ja? Jā. Mēs tomēr pasargāsim. Bet tu nav ko sargāt, neviens sargāt. Nu, bišķi metāls ir piemetīts pie tā, kas mājās ir pilna māja, tā kā noliktava. Pagrabā, redz, nevar likt tur zogu visu. Nu, ko es mājās darīšu, jukšu prātā? Cigaretes nav, bet alkohola nav, narkotiku nav. Kamēr man no tas, kas aizbrauc, jā, viņš man atradīs, jā, bet tikai tik daudz, lai man paliktu labi, jā. Laižam. Vienkārši, ja mēs līdz mājām ietu, baigi laika daudz zaudēt. A, ko tev mājā? Striķi? Striķi un metāls. No, šitas nav pa maz metāls vai vēl vajag? Šitas ir pa maz. Pilnīgi dzirkstels, ne? Bļaut, bez jau visvairāk kaut tādi maisi. Ne īsti apskatīt, ne īsti izskatīt. Bļa, un tagad nāks pats smagākais. Bļa, kā to pārējo aizvilksim, es nezinu. Ko pārējo? Nu, metālu, tur pāri ielē būs. Tur būs daudz viņa, ja? Nu, ja neviens nebūs atrāds, tad jā. Aha. Tev vajag paņemt uzreiz. Kāpēc man jāņem, ka ir atšķaidīgi tikai?
No policijas saukt, jā? Ko tu teici? Es ar jums nerunāju, es ar jums. Paklausies, kādu policiju? Tūlīt būs. Es pirmais izsauku, sadaram? Lūdzu, lūdzu. Pasaka adresi vispirms. Melnavas pietura. Minus brīvu. Tās aizņemtās līnijas. Jā, Rikaļis dēļ metāla gabala gribēja saukt policiju. Pats nometis. Uzvesties vajag godīgi, nevis metāla gabalu. Vien visu to kast no šejienes. Ko lūdzu? Uzvesties godīgi vajag. Ja piedzēries, tad uzvieties godīgi. Kāds piedzēries? Jūs... Labi, nē, es atvainājos, es kļūdījos. Tūlīt būs. Kas tāds ir? Tas? Nezinu, kaut kāds antēnas gabals vai šitas te. Galvenais pats nomet. Es nenometu, es noliku, kur redzēju, ka es nometu. Kā es varēju redzēt, ja es biju otrā pusē? Nevajag līst, kur nevajag. Kā, kur nevajag? Te ir kaut kāda privāta īpašums? Jā, tur ir privāta īpašums. Kurā vietā te ir miskastes? Neņemšu, principa pēc. Lai viņš aizrījās. Man tas neko nemainīs. Tā bija lampa. Un dēļ šitās lampas notika visa tā jēzga? Jā. Vāda gabaliņš, redzi? Nav žēl? Nē, man tāds jau ir mājās. Parasti jau ar mugursomu un instrumentiem, tad jau ātri iet ar kuvaldu. Ot rītā, jebkadot, kad es, to krāsni jaukšā, tad jūs redzat. To man teica. Bļa, bet kur lai ieliek? Maisis nav redzams kaut kur? Grāmatas re, kur ir. Grāmatas re, kur. Jā, grāmatas. Grāmatas tikai vienu reizi vien džeks atrada tādu pa 60 latiem. Bet tā bija kaut kāda bībele ar seno rakstu un huiznājot. Tā grāmatas ir galīgi bezēdzīgas. Lasīšanai, mācīšanai. Vienīgais. Bļet, nav neviena normāla maisa, bļet. Reku. Ūdens sildītājs, ķipa uz kā liek sildīt. Ejam, mums to izpūt. Jā, davai. Lokomotīvas iela.
Nākamā piepila – Ikšķilas iela. Пацаны, чё, бля, как дела, чё, бля? Тайсит металл, бля. Ладно, давай, я тебя спихаю. Ko tu šodien esi lietojis? Heroīnu. Pa kuru laiku mēs runājām, ka satiksimies tu nelietosi? Nu, bļēt, es uztaisīju. Tad, var nefilmēt? Nē, pēc tam izgriezīs. Okay. Nu, es vienkārši uztaisīšu vidu, ka es uztaisīju. Nu, bļēt, es nevarēju nocēsties tik ilgi. Gaidīt tev parīt ir tiesa? Un kāds esi sagatavojies viņai? Es nosacīšu. Es izdarīšu visu, kas bija no manis atkarīgs. Nu, dabūju krustēlu līdz šitai te. Nu, lai dabūtu maznodrošinātās zīmes. No, tu viņu dabūji tālāk. Es vēl nedabūju krītā tikai dabonu. Un tik līdz dabonu, ka es braucu uz narkoloģijas. Kur ir sarunās, kur ir pazīstamie, jā. Mazajās un šitanīs te likumīgajās nepieņems, jā. Daudzreiz, viss uz leju, lai neredz toks aizmugurēji, jā. Davai, es tā nostāšos, to vai tā man. Karoče, režģis, 4 rati un uz viņiem, jā, var 100 kilograms, jā, vēstais sevis, vai ne? Nu, ļoti viegli pārvadāt. Nu, kur viņi tev ir tas režģis? Jādabū. Tu pats taisīsi? Nu jā, pie iespējas. Я занят другим делом. Нет, не хочу. Šitos noņems, lai... Mēs šeit, nu, esam atraduši pamestu māju, jā. Nu, tādā nosūrī klusā, kas jau sen nevienu nepiedara. Pēc kam tu pieliki priekšā? Nu, lai neredzētu jūs no tās teritorijas puses. Būs ideāli. Блядь. Uz to logu pazies tur. Nu, tagad jau labāk. Būs visvairāk apgaismojums. Tāda arī der? Dzels gabals, kāpēc ne, noderēs. Visu semestru kaudzē. Pa druskai un savācās. Tā, labi. Mēs tagad tā, šito atstājam visu. Jā.
Pārējais man ir līdzi. Блядь, иногда, блядь, просто, ну, уже, блядь, не можешь. Просто приходишь домой, и тебя просто, ну, вот, от того, что ты каждый день, блядь, бегаешь, блядь, ебашишь, просто устаешь охуенно, ну, блядь, вообще, как бы, и морально, и физически просто как разбит, нахуй. Чувствуешь себя как пустой колодец, нахуй. Ну, блядь, я иногда, бывает, просто сяду, как бы, знаешь, в комнате один, ну, никого дома, просто сижу и, как бы, и молчу, блядь. Так минут 40, час, нахуй, потому что, ну, невозможно. Ты все время, блядь, бегаешь, ты все время, как бы, ну, блядь, ну, как бы, не то, что на стреме, но все время, как бы, стресс, нахуй. Все время, блядь, ты, блядь, смотришь, нахуй, по сторонам, чтобы никто за тобой, все время какие-то, ну, колпаки, все время движения туда-сюда, звонки, нахуй. Ну, блядь, это все просто тебя, блядь, уничтожает, нахуй. Единственное, блядь, что я начал, блядь, ну, спасаться, это героином. Как бы, если бы не героин, у меня просто кукушка уже давно бы отлетела. Так, как бы, ну, я героином, ну, поливаю сверху, и, ну, как бы он снимает. Я прям на ложке забодяжу. Обычно я, ну, это в контейнеры, как бы, все делаю, ну, вот в таких пакетиках. Просто у меня сейчас больше нет, ну, как бы, новых пакетиков, поэтому приходится в ложке. Ну и тем более у меня новая ложка. Вчера заплетал, сделал. Правильно человек, по-моему, правильно. Tu gatavojies tiesai? Gatavojos tiesai. Līdz pēdējam, kā saka, nolietojos. Ko tu domā darīt, ja tev tomēr pažēlos tiesas un neiedars cietumā? Nu, vienalga rehabilitācija. Bet tu esi tam nobriedis to darīt? Jā, rehabilitācija ir pilnīgi noteikti. Varbūt tas ir tāpēc, tu tagad esi nobriedis, ka tev tagad draudz cietumos. Bet, ja es to nedarīšu, ja es to neievērošu, jā, tad man iesēdinās. Pirmkārtām, jā, tas man, un arī pats, es gribu, nu, jā, es gribu, lai man būtu tas iemesls piespiedu, kas mani piespiež to rehabilitāciju iesākt. Jo, kad iesākšu, es ticu, ka vismaz tur es centīšos, nu, es zināšu, man pateiks priekšā, kā censties, kā darīt. Ja. Nu, bet tu saki, tev vajag piespiedu, bet tad tu vecumam tev tā kā nepiespiež, nestimulē to, tev žēl, viņa ir veca, tev viņai jāpalīdz. Es nav tā kā stimuls nedarīt to. Nu, es daudz ko nedaru, to, ko es gribētu darīt. Kas tas būtu? Tas būtu ģimenes apzagšana, tas būtu no mājām viss iznešana, ko es sākumā darīju, kad, nu, pašā sākumā, kad sāku lietot tieši durstīties, nevis kamēr šņaudu, bet tieši durstīties. Kad beidzās visi iespējami ienākumi, jā, haltūras darbi, jā, un bija jau visiem parādā un nebija no kā aizņemties, jā. Nu, un gaidīt nedēļu, kamēr pie tevis kāds atnāks, jā, ar narkotikām uzcienās, jā, nu, nevarēja, jā. Sākumā pazagu, jā, nu, sākās pirmās zakšanas, jā, kaut kādas, jā, tur kā izrautu mobīlo, kā kaut kādu, jā, tur, nu, tā, par to es visu pēc tam gan nokārtoju, jā, tur, tā, bet tas bija viss pēc tam. Nu, lūk, un pēc tam es vienkārši sāku no mājām visus nest ārā. Mammas atstātās vērtslietas, zeltlietas, tehniku. Nu, es nezinu, kā pareizi pasaku. Vai man ir, vai es viņiem esmu. Nē, nevarētu teikt, ka es viņiem esmu. Man viņi ir, jā, kas vēl projām nav aizmirsuši pa maniem. Tie ir cilvēki, ar ko es izmācījos kopā līdz 9. klasē, ar ko mēs kopā noteikti uzaugām. Nu, tusējāmies tur pirmās dīsenes, kaut kādas balītes, meitenes, dzēršanas, jā, nu tādas izspriedzes. Tie vienīgie cilvēki, kas par manīm nav aizmirsuši, jā. Uz tām pašām tiesām, jā, man tas bija vislielākais prieks un šoks un pārsteigums, jā, kad es ienācu pirmo reizi tiesā, jā, un es redzu, ka sēž, nu, jo lielākā daļa, nu, no tā paša laika draugiem, jā, novērsās tomēr no manīm.
Bet viņi, tie ir klases biedri tieši. Klases biedri un daži draugi, kas ar viņiem ir kopā, tā saka, sadraudzējušies mēs tādi. Lūk, neskatoties uz skolu, es viņus ļoti reti satieku un tā, bet man vienmēr ir prieks, patīkami, un man pēc viņu satikšanās ar viņiem, ir vēlme kaut kādu laboties un, citreiz tas daļai drusku izdodās, dažreiz nē, bet pozitīvas emocijas un 14, 15, 16 gados katrā gadā man ir pa kādam Latvijas rekordam. Tu jūties pārāks jau tad citiem? Jā. Es biju prātā, varētu teikt, ka, nobriedzis, pieaudzis, jā. Sekundi. Ļoti firks nosaluši tēvra augstumā. Tālāk. Fekam šalkā. Jā, bet, es nezinu, kur man pazuda jebkāda veida raksturs, jā. Man tas vienkārši pazuda pēc mammas nāves. Tas nav iemesls, kāpēc es tā saku, bet man pazuda vienkārši jebkāds iemesls, kaut vēlme. Ko tu vispār varētu novēlēt citiem narkomaniem vai bērniem, jauniešiem? Ko ieteikt, neieteikt? Neprovējiet, nemēģiniet. Pat nevienu reizi. Lai būtu vēlākam. Jūs, cik pulkstens? 4:08. Un šodien ir svētdienas diena, jā? Jā. Tad es došos uz šķirotās pusi. Ko tur? Nodošu metālu, apiešu tev līkumu. Šobrīd es to krāsni vairāk, nejaukšu. Apiešu tev vēl šo to savākšu no metāliem, jā? Un tad tev uz autobusu un uz šķirotavu nodošu metālu. Un uzreiz atzīmēšu šķirotavas policijas iecirkstnī, jo man ir 3 reizes nedēļā jāatzīmējas. Tas tā, lai nenospiežās, redzi? Nespiežās un nelīst ārā. Galu vēl tā uzmanīgāk. Stulbā kontrole un stulbās duņkas vecens vēl ne tā ceļu pateica. Pat maznodrošinātajiem nevar ceļu pa brīvu, lai nokļūtu. Tev vēl stunda 20 līdz tiesai. Es zinu. Davai, ejam ātrāk. Jā. Kurš tev teica? Ej un saprotu, es arī nezinu. Slimnīcas teritorijā. Es atvainojos. Jūs atteicos ar kādu, manu ģimenes ārstu tikai narkotiku mums ir. Kādu jums teica adresi? Tvaiki. Jums vajag narkologu konsultāciju. Jā. Tā. Jā. Tur, kur iestādes nosaukums, 3. stāvā kāpiet, tur ir narkoloģija. Jā? Lūdzu? Kurš ir pie Paulovas? Jūs? Jā. Cilvēkam stunda līdz tiesai, jūs varētu viņu palaist, lūdzu. Viņam tas mums jābūt tiesā. Viņam vajag izziņu dabūt, lai viņu viņš kaut attiek. Ja jums nav ekstrēmas gadījums. Jums jau arī noteikti nav visu dienu laika pareizi. Mums nav tiesa bijusi. Tāpēc jākam viss kārtībā. Vēl paldies. Viss pareizi. 40 minūtes forši. Ko tu salīdzoši šajā? Tā visu. Bet tu zināji, ka šodien ir tiesa. Bet es ārstējos, man ir sistēma, un es gribu tikt vaļā no viņas. Tad es teicu, tāpēc arī nāku šajiem. Viņi man iedeva izziņu, jā. Ja netic, viņi piezvanīs. Tā ležam visi, paceļam šo tālāk. Visu. Tas nav tavs mēs? Nē, nav. Viņa grib, lai es būtu skaidrā, jā?
Bet es sēžu uz sistēmas, jā, es esmu slims cilvēks. Sistēma? Sistēma ir tas, ka tu organisms nepieļauj to, lai tu atteiktos no narkotikām. Tev ir jāpieķēdē pie raģitora bez mazliet. Labi zināšu. Pirms vakarā pieķēdēšos, nu un tad, un vienalga, varbūt es, un tad pat taisnē, es nezinu, jāved kaut kā uz šejienu bez mazliet, nu. Labi, es izdarīšu visu, lai noturētos un atnāktu skaidrā. Nu, un tas, ka tiešām man Latvijas centrāls tirgus. Nu, dari. Nu, dari līdz centram, nu. Nu, dari, brauc. Kur ir? Balvielas tur domā kaut kur. Nav. Centram. Bet līdz centram. Līdz tirgu. Labdien, šeit Edijs Vitoliņš. Es gribēju uzzināt tādu lietu, jā. Man tikai tagad atbrīvoja no konsultācijas no psihiatrijas un narkoloģijas centra, jā. Un es nokavēšu 15-20 minūtes. Vai ir iespējams kaut kā sarunāt ar jums, nu? Es jau ar mikriņu, ar ātrāk kaut kā varu. Jā, nu, jā, jau, nu, ir to ar noteikumu, ka es rīt būšu atpakaļ un tālāk. Lielas paldies. Tā, šoreiz nekāds tur to, ka ģīboni tas viss neder. Es jau cipa tāds padarīšu komu, cipa jau ārsts, jau skaidrā esmu. Kas nav patiesība, kas ļoti slikti. Lexel fabrikā strādāju. Par parastāko krāvējs, preču pieņēmējs, jā. Cik ilgi nostrādāji? Gadus 7 mēnešus kaut kas tāds. Kāpēc es gāju prom? Nomira mamma. Es vienkārši nedomāju par darbu, es vienkārši negāju, neinformēju viņas, neko uzliku, vienkārši mīksto, jā? Bagan, tāda satraukums ir vispār uz tiesu? Tagad? Jā, tāpēc, ka es saprotu, ka... Gadomā tā nav cerības? Tagad tu patiešām esi nobriedis ārstēties, vai tu vēl tikai ten tiesas tad? Esmu nobriedis, gan. Gribās? Gribās, jā. Un tas ir iemesls. Man tas ir tas vajadzīgais piespiedu iemesls, kur, Ja viņam nebūtu, tad tu neārstētos, ticamākais, jā? Ļoti lēni tas vilktos, es tā aiziet, tad tā, neesiet, jo es biju nolēms, bet tas vilktos ļoti tā, gausi, zini. Tiesas zāle numur 356. Ātrāk, davai. Nopietni, kā viņš līdz Gaukuļielais. Sāk strauji skriet, tas būtu ļoti neveselīgi. Vēl 10 minūtes pēc tiesai. 4 pieturs. Gan, varbūt kādu minūtu nopildu. Bet, diezgan laicīgi būs. Ko tev vajag iet? Nāc šeit. Lai nav galīgi, tomēr es tiesa tāds, zini, lai nebūtu kā galīgs tā. Aļo, Сейчас. Правильно съел.
Ne, uz to brīdi sakrita. Nu, nekas nav mainījies. Nekas ir. Tiesībā atsās vai apmierinājumu pārbaudīt EPS, vai jūs pieprasīsiet, lai būtu pārbaudīt, jums jau cits... Toreiz jau bija runa. Bez? Bez, jā. Nu, jo es atzīstu savu vainu. Давайте, ребята. Да. Jūs jau transportējat savu, jā? Jā, jūs runājat? Es vecam aizvedīšu viņai slikti nedaudz. Pēc tam es brīvs esmu. Ja ir vēl. Bet es vecam no sākuma aizvedīšu kurāk. Labdien! Sveicināti! Lūdzu jums! Oi, paldies! Tā. Es kur mēs varam aiziet? Man ūdens. Jā. Kā Edijam iet? Mogries. Izsniegt, jā. Kā jums šķiet, vai Edijs izārstēsies? Viņam citas izējas nav. Vai nu vai? Vai jāiet bojā? Tikko viņš jau piedzima ar aktiņiem, mamma brauc man līdzi, ka es gāju skriet. Un jau no 3 gadu, tad jau viņš sāka, 100 metrus te stadionā. Viņam tā, viņš, kā mamma nomira, viņš tā kā bez rokām palika. Viņam tik bail no tā cietuma. Viņš saka, toreiz viņu gandrīz nosita. Man vajadzēja samaksāt, viņam prasīja, lai tikai viņam nosūt naudu. Vai jūs studējāt viņam? Kad pār 300 iedeva. Neieliks cietumā, jūs domājat, viņš turpinās lietot vai sāks normālu dzīvi? Ko var no viņa saprast? Raksturs viņam nav. Protams, mamma tur ir vainīga. Lai mamma piedod, bet viņa ir vainīga. Es kad viņš vai ne jau lielāks, teica, tu taču vai ne palīdzi, mēs dārzā aizbraucām tur, viņš brauc arī viņš rāpjās pa kokiem, es saku, vai tad tev neērti nav, mamma strādā un tagad dārzā strādā, tu nevar palīdzēt mammai arī. Liec viņam mieru. Man bija, mamma uzdāvināja kulonu un gredzenu tādu, un to viņš paņēma ieķielai. Pēc tam es izpirku. Jūs izpirkāt, jā? Jā, man vienkārši žēl bija, bet... Ko viņš teica par to, kāpēc viņš to paņēma? Ko viņš man vajadzēja? Neko, viņš atvainojas, ko tas dod? Kādas narkotikas Edijs lieto? Vai es zinu? Viņš teica, tas jau 10 lati dozes maksā. Nekas dārgās, ja viņš nevarēja nopirkt, jo es naudu nedevu. Viņš bieži jums tā naudu prasa? Jau reizēm. Aizdod man līdz vakaram 5. No sākuma es šādi devu, man šoferim mums jāmaksā, lai šofers vest tos dzelžus. Viņš kādreiz man atdeva, bet lielāko daļu jau neatdeva. Viņam jābūt tādam raksturam kā man. Vienalga kā, bet es to izdarīšu. Un kas visu šito te uztur to dzīvokli? Tikai es. Ar manu neatlaidību
tikai mēs to mazturīgo statusu esam dabūjuši. Čau. Labāk izskatīt. Cenšos. Labāk arī jūtos. Jā. Labāk nav bijis. Un kā uztraukums? Ir, protams. Kā būs, kas būs. Nav ne mazākās sajēgas. Gribas jau, lai dotu iespēju ārstēties tālāk, rehabilitāciju iziet. Tev cik vēl tu rehabilitācijā palika iet? Man šeit palika vēl 11 dienas. Un tad rehabilitācija vēl līdz pusgadam. Jāsās, super nezinu. Šobrīd jau salīdzinoši viegli. Būs kā pēc darba saulē dzīvot. Bet vispār priecītājs tomēr, ka esmu bijis tur jebkurā gadījumā. Briesmīgi. Tā no malas sev pasīties. Nevienam nenovēlu. Nevienam. Ielu dzīvē nav nekāds romantikas. Kā tev plāni vispār tālāk iziest rehabilitāciju? Darbs. Ko darīsi ar saviem draugiem, kuriem tikies? Man jau tikai klasbiedri ir draugi. Jā, bet tie cilvēciņi. Es jau pats esmu jau mainījies. Ko tad darīt ar viņiem? Principā jau ir no viņiem jāizvēlas, ja tu pats negribēs, tad jau nevarēsi izvairīties. Ja gribēs, normāli. Kurā stāvā? Trešajā. Ja pats gribēs, tad jau arī viņi, kā saka, ja tu vienkārši pasaki, viņš čau, Džeki, čau tā. Skrienu katru dienu, katru otro tā. Nav grūti? Īstenībā nē, kā par brīdumu nē. Es daudz neskrienu, 3-4 kilometri, jā. Bet viegli, salīdzinoši viegli. Priekš tik īsas skaidrības laika. Kā ir būt skaidram? Labi. Jūtos svaigs, labs, domājoši. Es atcerējies, ka māku rakstīt, domāt. Man liekas, ka labākā skolā domāju. Vēl gadu atpakaļ es nespēju iedomāties savu dzīvi savādāku. Man bija norakstījuši pilnīgi visi – paziņas, draugi, radi. Tā skaitā arī es pats. Ja es savā dzīvē varētu kaut ko mainīt, es nebūtu pamēģinājis pirmo reizi. Es esmu Edijs, un tā nav pasaka. Tas ir mans dzīves stāsts.